Cilvēcei ir liela problēma. Esošās dzīvības nodrošināšanas, ražošanas, sadalas un pārvaldības sistēmas netiek galā ar pašreizējo situāciju. Vai zināt, kad tika izveidotas esošās sistēmas? 2. 19. gadsimta pusē 19. gadsimta. Pēc tam tās vairākas reizes tika pielāgotas mainīgajiem uzdevumiem un jaunajām tehnoloģijām. Taču paši principi nemainījās. Pēdējā modifikācija tika veikta 1950. gados, aptuveni no 55. līdz 61. gadam. Pakāpeniski. Un sākumā, kad tika veikta pēdējā modifikācija, no 60. gadiem atjaunotā sistēma darbojās normāli un tika galā ar tiem uzdevumiem, kuriem tā tika pielāgota. Un tad sākās sarežģījumi, kas izpaudās kā krīzes gan valstu līmenī, vienas valsts ietvaros, gan nozara līmenī, kādā konkrētā nozarē, gan arī globāli, bija vairāki lieli globāli krīzes periodi. Ražošanas, sadalas un pārvaldības sistēma sasniedza savu iespēju griezt uz 21. gadsimta sākumā aptuveni 0. gados. Šo situāciju var salīdzināt ar māju ar dzīvesvietu. Māju būvē noteiktam cilvēku skaitam, ņemot vērā viņu sadzīvi, kā viņi dzīvo, kur viņi iet, ar ko nodarbojas, kā guļ, kā izvietojas, kā arī ņemot vērā tās tehnoloģijas, kas tajā brīdī ir pieejamas. Proti, ja ir krāsnes apkura, tad uzstāda krāsni, ja elektriskā apkura, tad jau radiatorus, katlus un tā tālāk. Lūk, bet ar laiku prasības mainās un arī tehnoloģijas mainās. Un tad šo māju jau vajag pārveidot. Proti, ja agrāk bija krāsnes, tā atradās telpas vidū un bija tikai viena istaba bez starpsienām, lai varētu visu apsildīt. Lūk, un kas tad tālāk? Parādījās katls, parādījās caurulis, jā, tagad var caurulis izvietot pa visu māju un tādā veidā apsildīt. Krāsnes vairs nav vajadzīga. Krāsni nojauc, izveido atsevišķas istabas, protams, māja tam nav paredzēta. Sanāk šķībi, greizi, slikti, neveiksmīgs plānojums, kaut kādas stūrainas istabiņas, koridoriņi, viss tas tā kā diezgan slikti, vai ne? Pēc tam parādās elektrība, arī elektrība ievada urbi caurumus, tad parādās kanalizācija, un jau var izveidot siltu sanitāro mezglu mājā. Agrāk tas bija ārā, jā, tur pirts, bet tagad to var izveidot mājā, taču mājā tam nav vietas. Tātad atkal nākas kaut ko izdomāt, kaut ko piebūvēt, pārbūvēt kādas jaunas durvis, tur lievenis, vēl kaut kas. Lūk, pēc tam ģimene, tur bērni pieaug. Jāveido divas dažādas ģimenes, divas dažādas ieejas, vēl kādas piebūves, pārbūves. Rezultātā sanāk tāds briesmīgs monstrs. Lūk, daudzkārt pārbūvēts, pārtaisīts, modificēts, vai ne? Bet tik un tā netiek galā ar uzdevumiem. Jebkurā gadījumā dzīvot tajā ir neērti, apkalpot to ir neērti. Tas viss maksā dārgi. Kopumā viss tas sanāk slikti. Tātad visas iespējas modificēt un uzlabot ir izsmeltas, un nekādi jauni pasākumi neuzlabos sistēmu, šo globālo cilvēces sistēmu un konkrēti šo māju, un nepalīdzēs tai tikt galā ar esošo situāciju. Tātad, kas ir jādara? Ir jāceļ jauna māja, jauna. Pie šīs domas es nonācu, man jau sen bija ideja nopirkt māju laukos un kaut kur tur dzīvot, vai ne? Es apskatīju milzīgu daudzumu šo māju. Un vienā brīdī es sapratu, ka ar šo māju, ar šīm vecajām mājām, kas celtas, teiksim, 60. gados, šīm koka mājām, es neko nevarēšu izdarīt. Tātad, kāds tas bija, neatkarīgi no tā, kādas tur pārbūves elektrība, vēl kaut kas, sanitārie mezgli, no tā nav iespējams izveidot normālu mājokli, kas atbilstu manām pašreizējām prasībām. Neiespējami. Lai cik tu viņu nepārbūvētu, neremontētu, nepārbūvētu, tas tik un tā paliks vecs un tik un tā būs neērts. Un daudz vienkāršāk un lētāk ir paņemt un uzcelt māju no nulles. Jaunu, tīru. Uzreiz ņemot vērā tās vajadzības, kas man nepieciešamas. Tieši tāda pati problēma šodien ir visai cilvēcei. Bet, kur tad ir problēma, vai ne? Kad mēs mainām māju, piemēram, mums vajag pārbūvēt māju, mēs varam aizbraukt kaut kur citur, uz kādu citu vietu. Un tajā laikā, kamēr notiek būvniecība, pārbūve, remonts, mēs dzīvojam citā vietā. Bet ko tad darīt ar visu planētu? Nav iespējams visiem aizlidot kaut kur uz Marsu, vai ne? Šeit sākt kaut kādu pārbūvi un pēc tam visiem atgriezties. Tā tas nestrādās. Un tāpēc kapitālo pārbūvi ir jāveic tieši tajā mājā, kurā mēs dzīvojam. Bet to neviens negrib darīt, vai ne? Kurš ir taisījis remontu un tajā pašā laikā dzīvojis tajā pašā vietā, tas mani sapratīs.
Un tā cilvēce jau dzīvo 3. desmitgadi. Tas nozīmē, ka jau ir jāmaina. Nepietiek tikai ar modifikāciju, ir nepieciešams pilnībā visu kapitālu mainīt. Bet tur. Labāk mēs vēl kādu laiku padzīvosim tāpat kā līdz šim. Nu, arī tā nav slikti, vai ne? Un dzīvos tālāk, līdz brīdim, kad situācija kļūs kritiska, līdz jumts nesabruks vai kaut kur nesāks tecēt. Vārdu sakot, līdz viss sabruks. Tā arī dzīvos, līdz situācija kļūs kritiska. Bet smaga situācija prasa ārkārtas pasākumus. Tātad iepriekš negribēju veikt nekādas izmaiņas, pārbūves, neko darīt. Tad nāksies to darīt steidzami, ar lieliem zaudējumiem, ar lielu hausu, kopumā ar lieliem upuriem un tā tālāk. Kā tas notiek? Apvērsumi, revolūcijas, kari un citas masu slepkavības. Apzināti vai tā vienkārši sanāca? Jā, viņi nomira no bada, ko jūs varat darīt? Vienkārši neiedarējās. Karš starp Eiropu un Krieviju par Ukrainu ir atsevišķu sektoru, īpaši Eiropas un Krievijas mēģinājums turpināt pastāvēt bez būtiskas sistēmas atjaunošanas. Tas nozīmē dzīvot pēc vecās kārtības. Eiropa grib apēst Ukrainu, jo ar Ukrainas resursu palīdzību tā vēl kādu laiku varēs pastāvēt. Bet Krievija neatdod daļu Ukrainas, jo pašai vajag. Un tā viņi savā starpā cīnās. Abas puses baidās karot pa īstam, jo liels karš nodarītu milzīgu kaitējumu gan Eiropai, gan Krievijai un izjauktu trauslo līdzsvaru. Patiesībā situācija ir diezgan trausla, un zaudējumi no šāda kara, ja to tiešām sāktu lielā mērogā, būtu vēl lielāki nekā ieguvums no pirmās uzvaras. Jā, zaudēja vairāk nekā ieguvi. Tāpēc Krievija un Eiropa tā viegli pagrūžas, viegli iekoš, bet uz lielu kautiņu pagaidām neuzdrošinās. Lai gan Eiropa jau gatavojas. Un tā tas vēl var turpināties ilgi, līdz viens no strīdniekiem nesabruks, vai Krievija, vai Eiropa, vai ne? Esošā sistēma jau tagad netiek galā ar slodzi. Bet gausa lokāla karadarbība, lai arī salīdzinoši neliela, tomēr arī rada papildu slodzi, rada papildu sarežģījumus, nērtības, neapmierinātību un tam līdzīgi. Lūk, tāpēc, lai kā tu grozītos, lai ko tu darītu, situācija tik un tā novedīs pie nepieciešamības pilnībā pārbūvēt visu sistēmu. Caur karu, caur krīzi, caur nāvēm. Sistēma ir jāmaina laikus brīvprātīgi, bet to pagaidām neviens nevēlas. Ne apakšējie slāņi to negrib, ne augšējie, jo visi dzīvo pēc inerces Un tagad mums viss ir kārtībā. Bet kas būs nākotnē, mums principā ir vienalga. Lūk, un kamēr vēl nav piespiedis, kamēr pavisam nav noticis kas ārkārtais, mēs visi turpināsim dzīvot pa vecam. Un tāpēc notiks briesmīgs sabrukums, būs liels karš, būs plaša mēroga krīze, būs kāda nāvējoša epidēmija, tiks iznīcināts ievērojams daudzums cilvēku. Kaut kas no šī saraksta noteikti notiks, vai arī tas, ko es nepieminēju, bet tik un tā kaut kas liels, nepatīkams un vērienīgs, vai ne? Un ļoti slikti. Pagaidīsim. Ja cilvēki negrib risināt problēmu pa labam, tad problēma atrisinās cilvēkus pa sliktam. Un tad negribot nāksies veidot jaunu sistēmu.